Tas viss man jāsaka. Mani sauc Eduards. Arī zināms ar repa vārdu, Edavārdi, Barona centrs, Comic Sans Legend, Snoop Doggo un arī citi vārdi. Drīzumā arī var gaidīt Young Alnis debiju. Man nav nekādas braukšanas pieredzes. Man sākas svīst plaukstas, kad iedomājas par to, ka man jāsēž pie stūres. Un es skatos pēdējā laikā, kopš esmu nolēmis, ka man jādabū tiesības, skatos šoferiem ar apbrīnu, ar kaut kādu tādu, kā es nevaru saprast, kā viņi, teiksim, var braukt un vienlaikus runāt un novilkt jaku pie stūres, piemēram, vai, nezinu, skatīties telefonā. Man liekas, tā ir tāda mistika. Jā. Kā jums ir? Man sauc Sushi Takeout, Kristaps Strūbergs. Pa iepriekšējā braukšanas pieredze man ir. 10 gadi atpakaļ gandrīz es biju pieteicies arī, lai braukāties. Un kaut kā bišķi man tur nesanāca. Es sāku Rīgā mācīties, un man bija Latgalē instruktors, ar kuru es nevarēju nekad, un man arī bišķīt nesanāca. Līdz galam, laikam, tas viss process. Un tā tas viss arī pazuda, jā. Un tagad es atgriežos un gribu atgriezties ar lielu blīkšķi. Un tā kā tikai neburtiski ar blīkšķi, jā, tā kā smuki. Mēs gribam mācīties braukt, un mēs to darīsim vienkārši bez bremzēm. Man sauc Nokio. Mana pieredze ir 0. Es esmu vairāk ar muti braucējs, nevis ar mašīnu. Visu laiku es gribēju to izdarīt nākamgad. Tad šis gads ir nākamais. Jumbo. Un mans stāsts ir tāds, ka es jau vienreiz mēģināju likt tiesības, es gandrīz jau noliku tiesības, un paņēmu lētāku autoskolu. Man bija instruktors, kurš vienkārši man pateica, tev būs jābrauc šitik daudz reizes, un vienā brīdī man apnika, un es pateicu, es šito negribu. Tavi mērķi iegūt tiesības tika notriekti būtībā. 7 gadus vēlāk es atsākšu braukt un mēģināšu nolikt tiesības beidzot līdz galam. Tik lielā pilsētā kā Rīga es noteikti vēl neesmu braucis ar mašīnu pie stūres. Es braucu tikai no Viļāniem līdz Rēzeknei. Jā, un Rēzeknē bišķīt. Kāds ir ceļš no Viļāniem līdz Rēzeknei? Tas ir labākais ceļš Latvijā. Vienreiz bija situācija, ka man instruktors, viņš bija krievs. Mēs viņu runājām krieviski, protams, uz laiku. Un es kaut ko izdarīju nepareizi. Es kaut ko, tā kā paskatījos nepareizi, laikam nolasīju to zīmi. Un viņš sāka riktīgi lamāties. Un ko es izdaru tā vietā, lai pateikt, jā, tev laikam ir taisnība. Es noslāpēju mašīnu un pateicu, es nebraukšu tālāk. Jā, tā kā, un tad viņš nomierinājās un mēs braucām tālāk. Mārtiņ, man ir jautājums tev. Ko tu sagaidi no šī procesa? Tiesības. Es sagaidu to, ka mēs varēsim aizvest savu pašu uz koncertu. Varbūt. Jā, mēs varam arī. Bet tas būs bīstam, tad mums vajag 2 braukt, kurš viens tā kā. Un kā? Viņa nedzer? Ceru, kad būs braukšana ar instruktoru, ka tad varēs braukt pie meitne. Ko es nevaru sagaidīt, tā ka man būs baltās tiesības un es varēšu braukt ar mašīnu, un līdz būs mūsu grupas biedrs Limo. Un kā viņš psihos mašīnā. Tas būs, laikam, mans mīļākais moments. Ne, man laikam galvenais tas, ka varēs uz koncertiem vizzināties. Atspirdzinājumu. Vai jūs neuztrauc tas, ka salīdzinoši daudz Latvijas mūziķi ir miruši tieši uz ceļa? Domā tā kā Cojs? Jā. Es nebiju īstenībā. Tas tā kā mūziķa killers diezgan liels. Bet man vismaz patīk, ka tu sevi identificē kā mūziķi. Nākamā lieta noteikti tas, ka es varēšu aizbraukt uz IKEA. Beidzot. Un nopirkt kaut ko, man nevajadzēs uztraukties, kā es aizvedīšu to mājās. Tā ir tā lieta, es aizbraucu, es apskatos, man tāds forši var nopirkt, es nezinu, krūzītes, un tad viss paldies ar tā. Kā tu jūties, tas ir liels izaicinājums tev? Tas ir milzīgs izaicinājums, jo man visi apkārtējie cilvēki vienmēr teikuši iedot tiesības, bet iedot Edvārdu, man iedot tiesības. Ka man jādabū tiesības, jo es arī diezgan bieži sanāku uzstāties ārpus Rīgas, un tas ir neliels stragls vienmēr mēģināt sarunāt kādu šoferi, kādu mašīnu. Esmu arī braucis starppilsētas autobusos. Jā. Šautauts starppilsētu autobusiem. Un jā, man pašlaik, kā jau es iepriekš minēju, grūti sev iedomāties pie stūres, bet svarīgākais, ka esmu pie savas dzīves stūres.
ar savu braukšanas stilu mēs reprezentēsim vietu, no kuras mēs nākam. Purvciems. Viļāni mazā. Baldona. Valmiera, Rīga, Baldona, Auce. Tas tā kā, es braucu tik agresīvi kā Rīgā, es parkojos tik lēni kā Valmierā. Man ir tāda mašīna, ar kādām braukā Baldonē. Principā, ka nav lielākoties. Un, jā, tehniskā apskata kā Aucē. Man liekas, tas būs viena no lielākām problēmām. Man liekas, būs tā benzīna ieliešana. Jā. Bet kā tas notiek vispār? Es tieši vakar domāju par to, kā jāliek benzīnu, un kā es liešu benzīnu pirmo reizi. Ja nu es ielieku pārāk daudz vai pārāk maz. Es darīšu tā, noteikti es atbraukšu un es skatīšos uz citiem, kā tev darat. Vispār, kāpēc mēs šeit esam savākušies? Saldumu. Super, paldies. Kamēr viņi ēd, es iesākuši stāstīt mazliet par pašu izaicinājumu. Viena no tām lietām, ko mēs sapratām, ir tas, ka jo tu ilgāk izvelc to visu garumā, jo mazāk iespēja, ka vispār noliks tās tiesības, kas bija mans variants, ka es mēģināju gadu likt un tad vienkārši atmet ar roku. Nu, tad mēs esam apņēmušies, ka mēs 90 dienās noliksim tiesības. No pirmās teorijas līdz tam brīdim, ka mums vajadzētu stāvēt pie CSDD ar jau gatavām tiesībām. Un kāpēc presto? Nu, tāpēc, ka esam dzirdējuši ļoti daudz labas atsauksmes. Tā ir ļoti liela autoskola. Mēs arī zinām, ka tur cilvēki aiziet un actually noliek tās tiesības, atšķirībā no, teiksim, manas tās vecās autoskolas, nesaukšu vārdā antišautauts. Te viss notiek caurspīdīgi, viss ir reāli pārskatām. Man jau sāk nākt atgādinājumi par to, ka man ir jāiet uz nodarbībām. Es domāju, ka tas ir pilnīgi izdarām. Vienkārši tas lielākais izaicinājums man personīgi ir, kā apvienot ikdienas pienākums, hip-hopu un darbu un nodarbības un braukšanas un vispārējo, bet man liekas... Tā kā vēl laiks mīlestībai jāatstāj. Es nezinu, man liekas, tas viss būs baigi forši, ka mēs varēsim viens par otru arī, nezinu, ierēkt un tur, kā apmēram būs tā, ka tur Eduārdi apsēžas un saka, kas tagad ir jādara, nu tur stūre, sajūgs, pedālis. Nu, es zinu, ka tie instruktori ir high class, tāpēc varbūt tas būs ok. Un gan jau mēs tiksim galā ar to. Nē, es esmu braucis, nebija man tik slikti. Man liekas, es vairāk aiz slinkuma to neizdarīju. Šautauts manai mammai, kura sen ir nelaimīga, ka man nebija tiesība tad, bet tagad man būs. Kas lēni brauc, tas tālu tiks. Vai mašīna ir jāmīl kā sieviete? Nu, apmēram, jā. Kāpēc es atbildu tā, it kā es kaut ko zinātu vispār par šito visu? Tu esi braucis no... Jā, es esmu braucis no Viļāniem līdz Rēzeknei. Tas ir vairāk nekā tu esi braucis no Viļāniem līdz Rēzeknei, jā. Nu, jā. Es zinu, ka man visvairāk nepatīk bedres. Es nekad nezinu, ko darīt, jo man tā sajūta, ja es apbraukšu bedres, kādam var uzbraukt virsū. Man vienreiz bija tāda situācija, ka es braucu, man bija liela bedra. Un tu brauc, un tev instruktors skatās kā acīs, viņš šķipa, ko tu darīsi, what you gonna do? Un tā kā man viņš nepatiks, vienkārši brauc bedrēs iekšā. Iedomājies, ka tu brauc un tu nolauž kaut kādu riepu nos, tā kā braucot. Jā. Crazy. Man nedaudz biedē tas, ka man būs jāzina kaut kas par mašīnu. Ja tur sāks kaut kas grabēt, tad man būs jāapstājās un jāapskatās un jāmēģina atrast. Un tad viņš sāks bļaut uz mani. Mēs jau kaut kādu aptuvenu nedēļu domājam, kas varētu būt. Jā, tas, uz ko mēs varētu sadarēt, un man liekas, vēl tāda viena konkrēta atbildi mums vēl nav izdomāta, bet mēs jau bišķi pabrainstormot. Man liekas, ka tas, kurš zaudē, viņam jābūt par šoferi uz koncertiem 1 mēnesi vai kaut kas no tās sērijas. Tas īstenībā būtu tā sober oktober, bet vai tu būtu gatavs to darīt? Jo visdrīzāk tu zaudēsi. Nē, iziet, muti, iziet. Es būtu gatavs to darīt, jā. Kā jūs liekas, kurš no mums būs labākais šoferis vispār? No mums 4? Es teikšu tā, klusie ūdeņi ir tie dziļākie, man liekas, ka Nokia, Katana. Wildcard. Es domāju, ka es.
Es pat necentīšos, bet Mums ir arī izaicinājums no Presto, lai mums būtu vēl vairāk motivācijas pieturēties pie mūsu plānu un virzīties uz priekšu. Un tā, paturpināsim. Mums līdz nākamajai epizodei, kas mums ir jāizdara, mums ir jānoliek. Jāizņem baltās tiesības, tur nebūs nekāda likšana. Un mums ir jāaiziet pirmā braukšanas nodarbība, par kuru tad mēs pastāstīsim nākamajā epizodē. Un jāaiziet uz visām teorijas nodarbībām. Jo pirmo braukšanu var iziet tikai pēc 3 teorijas nodarbībām. Tā kā ja mēs to neizdaram, tad mēs nevaram iziet mūsu šo te izaicinājumu. Tāpēc, es domāju, visiem ir jāpiesako Presto, Instagramā, YouTube'os un tāpat. Man arī vajag piesakot. Izaid muti. Ēda vārdi Instagramā un YouTube'ā. Ēda vārdi. Paldies Īzībai par skaisto uzņemšanu, bija tiešām fantastiski. Paldies Presto par to, ka pieņem mūsu. Tādus, kādi mēs esam. Paldies, ka pieņemat mūs tādus, kāds mēs esam, vienkārši reperus no laukiem. Šis cilvēks par no 5 vietām ir vienlaicīgi. Novēliet mums veiksmi un tuvākos 3 mēnešus mēģiniet tā kā neiet pāri sarkanajam un tā kā neskiet vispār pāri ielai vietās, kur to nedrīkst darīt. Tiekamies nākamajā epizodē. Skrrr!